Labdien un esiet sveicināti, godājamie skatītāji, kā katru darba dienu 5:00 esam šeit Blaumaņielā 32 un arī uz TV ekrānos un raidījums Preses klubs. Ar jums kopā, kā vienmēr, esmu es, Aivis Ceriņš, un man šīs dienas 3 viesi, ar kuriem es pavisam drīz arī iepazīstināšu. Bet pirms tam nedaudz par tēmām, kuras mēs šodien apskatīsim. Runāsim gan par Lato lapsas aizturēšanu, runāsim par prezidenta kandidātiem, ko ir teicis eksprezidents Ulmaņkungs. Runāsim arī par Rinkēviču kungu, kā viņš ir pasaulē nodēvēts par diplomātu. Tas nozīmē, ka viņš Twitterī diezgan intensīvi nodarbojās ar diplomātiju. Tā to var nosaukt. Kā arī runāsim par to, kāpēc Liepājas katoļi pieprasa slēgt gleznu izstādi, kas tur tik īpašs, un vai tā ir zaimošana, vai tā ir māksla. Parunāsim par robežām, par to visu. Ar mani šodien kopā būs modes māksliniece Šeila. Ir žurnāliste Ieva Alberta, kā arī TV žurnālists Latvijas motokluba asociācijas sekretārs Arnis Blodons. Labvakar. Sveiks, Arni. Pajautāšu par moto atklāšanas. 26. notikās atklāšana. Ar kādām vēsmām sāksies jaunā sezona? Nē, principā tā jau tāda veca tradīcija. Veca skaista tradīcija, kuras sākums ir jau tajos aizlaikos, kad vēl bija padomu vara. Tad pāris džeki savācās ar javiņām, ar emkām, un izbrauc tādu, kā saka, apli, pakaļ brauc milicijas sirēnām, un šie tikai visi vālē projām. Lēnā garā tas viss attīstījās līdz tam baram, kas ir šobrīd. Ļoti daudz cilvēku saka, ka tā ir tāda parāda, kur viss izrādās, un es pat piekrītu, jā, izrādās. Un, zini, tas labākais ir, ka tur bija pozitīva nots. Visiem cilvēkiem, kas tur bija apkārt, kuriem tas interesēja, tās lietiņas patika. Otra lieta bija tas, ka nebija neviena starpgadījuma nepatīkama. Nulle. Absolūti. 4000 motociklu nobrauc, neviens īpaši nesasitās. Es redzēju, ka viens mocīts vienkārši nokrīt, starp citu meiteni brauc ar motociklu, džentelmeņi klāt, mocīt piecēl, meiteni uzkāp, aizbrauc. Tā kā faktiski, man liekas, ka tā ir tāda jauka tradīcija, ja mēs te redzam tos 25 gadus, tad te vēl varēja pielikt klāt iekšā maz bildīt un pateikt, arī šos 25 gadus motosezonas atklāšana ir katra aprīļa pēdējā nedēļa, nedēļas nogala. Es teikšu foršu tradīciju. Man patīk. Es ceru, ka es nākamgad arī būšu 4001. dalībnieks. Mēs tev to novēlam. Jā, paldies. Pirms ķeramies klāt tēmām. Šodien bija ļoti daudz tēmas patiesībā, par ko rakstu, un tad interesanti bija, par ko es gribēju runāt, bet mēs plašāk nerunāsim. Es tikai pieminēšu, ka policija ir aizturējusi vīrieti, kas ziņo lidostā par šo bumbu, kur tika apturēts lidostas darbs, un mēs iedomājamies, cik daudz cilvēkiem tas sabojāja dienu. Ir saistītie lidojumi, viss pārējais. Es negribētu būt to cilvēku vietā, kam bija kaut kāda pārlidojuma, vēl kaut kas. Tikai dēļ viena čaļa, kurš izdomāja, es piezvanīšu, jo kāpēc? Pilnmēnesis tūlīt būs. Vispār viņiem bija slikta kārma, ja viņi tur bija lidostā tajā brīdī. Varbūt arī. Un vēl, kas šodien bija interesanta ziņa par 3 sirmgalviem, kurus aizturēja par ieroču glabāšanu. Tad tur bija Makāro pistols un plintas visādas. Tas bija tā humoristiski. Un kas ir zīmīgi, ko es arī atvērs vaļā portālā, diena par to, ka ir vide atklājas vairāk nekā tonu kontrabandas hašišu, un tad preses konferences tā zīmīgi notika amerikāņu stilā. Bet viens jautājums, tur tā problēma ir tajā, ka nav nomaksāts nodoklis no tās preces? Nē, šī bija kontrabandas prece, kas bija paredzēta transportam uz Krievijas tirgumu. Bet mūsiem kaut kā sanāca. Es saprotu, ka ieņēmumu dienas parastos nodokļus ievāca, tur džeki nebija samaksājuši. Bet pietiekoši daudz. Bet šāds skats parasti gadās redzēt amerikāņu filmās, vai ne? Kur konferences notiek un aizmugurē viss, kas ir pierādījumi un tā tālāk. Kādā ziņā iespējīgi? Nē, klausies, tā, ka viņi dedzinās to zāli, tad tā rajona iedzīvotājiem būs svētki. Redzēs, kurā rajonā. Jo es atceros, bija sašķelums milzīgs Twitterī, kur tika šī kontrabandas alkohola pudeles. Tur bija Hennessy, tur bija Jack Daniels un dažādi alkoholi. Un tad Twitterī bija... Tu tici tam, ka tas, kas tur lijārā, bija Hennessy? Es nezinu, kas tas bija. Tavā vecumā. Es pie savu lupām nepieliku viņu. Bet labi. Nē, es tur tikai marihuānu aizturēju Lato laps, un tad arī Lato laps šodien ir īsts žurnālists. Katram žurnālistam kaut vai 1 stundu karts arī jāpasēd. Un Twitterī sākās diskusija, kā tad ir ar šo brīvību, žurnālistu brīvību, cik žurnālists var tālu iet, cik viņš var darīt, vai viņš drīkst ņemt līdz kaut kādu video ierakstu vai audio ierakstu ierīci, ejot drošības policija vai nedrīkst. Kāds jūs domas par to viss ir? Arī kā žurnālistiem. Ir jāatstāj tās ierīces, tāpēc es brīnos, ka viņš ir sazvanīts izolatorā. Tātad viss nav atņemts nemaz? Kāds šodien pazaudēja darbu?
No acīm redzot. Nē, ja mēs runājam par to, tad pirmām kārtām mēs noskaidrojam, ja cilvēku uzaicina uz šādu drošības iestādi, personīgi es nezinu, kāda ir noteikuma. Tad faktiski tev ir jāiepazīstina ar tiem noteikumiem, lūdzu, neņemat līdzi rakstošās ierīces, vēl kaut ko. Mēs zinām to, vai viņš bija brīdināts vai nebija brīdināts. Cilvēkam nav izstāstīt viņa pienākumu, tad šī gadījumā nevar ar viņu vainot, ka viņš ir kaut ko mēģinājis rakstīt. Godīgi sakot, man liekas, ka žurnālisti ir vismaz vienīgie, kas šķir no tādas pilnīgi nekontrolētas, sliktas uzvešanās. Jo, viens jau netiek īpaši respektēts, bet reiz kaut kādā posmā cilvēkiem jāiet balsot. Un tad man liekas, ka žurnālisti ir vienīgie, kas kaut kādā veidā var ietekmēt mazliet, vismaz mazliet pieraušanās notiek, maz bišķiņa labu uzvedību jāievēro, jo pārējais viss, man liekas, ka tas jau nestrādā. Turklāt žurnālistam, jau tādam īstam žurnālistam, viņam arī jābūt nekorektam attiecībā pret visu. Vai ne? Jā, jo savādāk jau kādā veidā tad tu to visu parādīsi. Drošības policija, ko jūs zinat par drošības policiju? Es neko nezinu. Paldies Dievam. Jā. Es zinu. Tagad mēs uzzināsim. Es zinu ļoti sliktas lietas. Jā. Bet es piekrītu par to nekorektumu. Tas beidzās ar nāvi īstenībā. Man tēva tagad jaunajos, svaigajos, brīvās Latvijas laikos. Tā kā man nav nekāda ilūzija. Tas, ko filmās rāda, ir taisnība. Sliktajās filmās. Ir jābūt gan lapsam, tādiem žurnālistiem ir jābūt. Es nekomentēšu par to, no kurienes un kā viņam nāk nauda viņa grāmatām. Jā, un tad, kad es uzzināšu, tad es varētu to komentēt, tā kā es nezinu, kas tas ir. Es varu pateikt, no kurienes man nāk nauda. Aizvakar bija akcionāru sapulcē, mēs paši esam līdzīpašnieki, es saprotu. Bet tas, ka žurnālistam ir jābūt kategoriskam, un ikreiz, kad es intervēt, man domā, ka es uzrakstīšu kaut ko jauku, bet es ālaži uzprasu arī kaut ko nejauku, tāpēc, ka tas veido stāsta dramaturģiju. Plusi, mīnusi, labais, sliktais, skumjie brīži, labie brīži. Lato redz ir uz vairākus, pats ir izvēlējies tādu virzienu, kas, es domāju, viņš agri vai vēl ticēja, ka, kaut kas tāds notiks, un, manuprāt, viņš uzrakstīs tūlīt grāmatu par to, kā es tur nokļuvu. Domāju, ka tas viņam piestāv. Kas man interesē un ko es gribu pajautāt jums kā žurnālistiem, par ko ir tas milzīgais cepiens, tā ažiotāža? Tajā brīdī, kad viņi ielika tajā karcera izolatorā, bija visi ziņu portāli pilni, sākot ar Lietu BNS un visiem pārējiem. Tas ir forši. Ir jāizstāv savējiem. Kas vēl šodien tāds noticis? Bet kā jūs varat izskaidrot to, ka nozīmē, ka viņš tāda ikoniska persona ir un viņš ir kaut kāda autoritāte ļoti daudziem? Jā, kad Leonīdu sagrieza seju, protams, ka viņš arī nonāca. Vārda brīvība tas ir viens, bet Lato Lapsa, protams, ka viņš ir pazīstams žurnālists. Un nepazīstams žurnālists drošības policija arī, kaut kas tāds būtu, viņi par to, mēs tā neziņot. Ja mēs atceramies gadiem ar operatoru no TV3, kur arī aizturēja, tāpat bija ažiotāža pietiekoši liela, piespieda atvainoties. Lato Lapsa var patikt, var nepatikt, bet tas, ka viņš ir redzama persona, spēlētājs tirgū, tas ir redzams. Un otra lieta, tiešām, ja viņš ir tā izprovocējis un vēl pie tam ir atļāvies piezvanīt no karcera kameras, tad tas jau vispār jau ir stāsts, super, kur ir vērts spriest jau vairāk nekā nedēļu. Kā tas bija, kā viņš to dabūja iekšā, uzpirka, neuzpirka, kāpēc viņa aizturēja kamerā, kā bija, kas bija. Varbūt 2 telefoni. Varbūt pat 2. Kurš atnesa? Mēs ar šobrīd veidojam arī kā Holivudas cienīgu sižetu, jā. Labi, lai viņš strādā un lai darbojās, un arī, lai žurnāls ir darbojās. Jo, jūs esat tādi pamata akmeņi kaut kādi, kas liek un kas rakņājās un kas meklē. Tas ir pozitīvi. Man liekas, bez jums daudz lietas mēs palaistu garām un neuzzinātu. Tieši tā. Es pilnībā piekrītu. Tāpēc, ka ir lietas, kuras tu sāc kustināt, un ja tu viņas nekustinātu, tad vienkārši tu saprastu, ka to vienkārši neviens cits neizdarītu. Ir ļoti daudz tādu lietu. Un tas ir mūsu darbs. Tavā karjerā tev ir draudējuši? Nē, man nav draudējuši, man tie temati nav tik ļoti, bet jums šajā nākamajā numurā man ir saruna ar Kasparu Daugaviņu. Viņš man neko nevar piedraudēt. Ko viņš tev draudēja? Par izlasi. Pa portu droši vien kaut kādu, jā? Ir gadījumi, ka grib pateikties pēc intervijas, un tad man ir jāmēģina pastāstīt, ka nē, man par rakstu ir samaksāts tajā brīdī, kad esmu viņu nodevusi un saņēmu zāli, ka man nevajag papildus vēl kaut ko par to samaksāt. Ka jūs par mani uzrakstījāt. Vienkārši ļoti daudz pērkam saturu, daudz, kur apkārt ir. Tie, man liekas, tie ir lielākie draudi, ka kāds var uzskatīt, ka man vajadzētu naudu.
Man viss ir kārtībā. Man patīk par to, ko es nopelnu algā. Bet tev gan īsti tā kā ķirurgiem, jā? Pilna māja koņakiem un komplekškastiem. Nav, jā. Tad nākamreiz saka, jā, naudu nevajag pa konfektītēm koņaciņam, jā? Pateikt, Labi. nevis naudā, bet graudā. Jā, nē, es pādus esmu, kā redzat. Arī nākamais temats ir ļoti daudz apspriests, un jo pēdējo mēnesi jau par to runā ir prezidenta vēlēšanas, kas tuvojās. Un tad tiek spriedlēts par kandidātiem, viņi tiek vērtēti, kādiem viņiem jābūt, kādiem viņiem nav jābūt. Un lūdzu arī viedokli eksprezidentiem. Un tad Gunts Ulmanis ir pateicis tā, ka pat labam tie, kas ir izskanējuši šie kandidāti, visticamākais, ka viņi negūs neviens no viņiem uzvaru. Un viņš saka, prezidents iespējams varētu būt Latvijas vēstnieks NATO Mārs Riekstiņš. Un tāds vēl viens kandidāts no tā visa. Klau piebalgs nav? Es nezinu vienkārši. Viņš arī figurējas viens no tiem. Tur ir vesela Bet tās spekulācijas būs vēl labu laiku. Rīt un parīt arī mēs par šito varam parunāt. Kamēr tas ir aktuāli, tikmēr katrs izšauj kaut ko. Es pieļauju, ka nonāks līdz otrajai kārtai, un mums vajadzēs vilkt ārā Vairu Vīķu Freibergu. Tici tam, jā, patiešām? Es neticu, ka viņi varētu būt, bet es pieļauju, ka mēs varētu nonākt līdz otrajai kārtai, jo tas viss jau ir tā savēlies tādā sniega pikā. Tas ir, ja pastāst vienkārši, vakar es skatījos interviju ar Levitu, es nedomāju, ka viņam būs liels atbalsts. Jau tagad ir zināms, ka nav milzīgs. Tur balsu skaits konkrēts, katrs no balsotājiem tur jāsavācas, jānokomplektējas, kas mums patīk. Bet tas ir slikti vai labi? Tas jau tā kā, man liekas, slikti ir tas, ka ir grūti novienoties, ko mēs gribam redzēt. Vai tas mēs neatšķirās no tā, kas ir tur un tas, kas ir šeit? Atšķirās, ko mēs tikai saņemsim to, kas tur būs. Tu domā varbūt par to manu balsu portālu mansprezidents.lv, ja to balsojam, bet tur pirmā vietā ir Bondars, otrā vietā Vaira Vīķa Freiberga ir un trešais jāapskatās ir. Artus Kaimiņš nav? Nē, Artus Kaimiņš gan tur nav. Vismaz top 5-niekā. Skaļākais prezidents. Kā tu izskaidro to, ka ir tik liela ažiotāža ap to visu? Kur tā brēka ir? Par ko? Tavuprāt, kā žurnālistē? Par kaut ko ir jāraksta, ne? Manuprāt, brēka varēja būt līdz brīdim, kad bija iespējas, ka varbūt Bērziņa kungs tiešām kandidēs vēl uz vienu termiņu. Labi. Līdz tam es to brēku sapratu, jo, man arī neērti brīžiem bija, ka nevar saprast, ko saka prezidents. Bet ažiotāža tāpēc, ka tas tāds notikums pa vairākiem gadiem reizi. Mums nav bijis tas izcilākais, manuprāt, prezidents pēdējos 4 gadus, tāpēc tas ir svarīgi. Šajā jau tavas domas? Kamēr nav tiešā iespēja ievēlēt prezidentu cilvēkiem, man liekas, ka nav jau īpaši... Tu gribētu vēlēt prezidentu? Jā. Tu esi gatava vēlēt prezidentu? Es domāju, tas būtu normāli. Jā? Jums tā neliekas? Vismaz pusi uz pusi balsojumu. Nē, vienkārši... Domas dalās par to tautas vēlēt prezidentu, vai mēs vispār esam... Kāpēc ir slikti? Kāpēc mēs novērtējam vienmēr, ka tauta ir dumja? Tauta galīgi nav dumja, un es pateikšu vienu lietu tā. Mēs atļaujamies tautai uzticēt ievēlēt tos, es atvainojos, jefiņus, kas sēž tur, jā, un mēs nevaram atļauties, tad, lai ievēl mums arī prezidentu. Tad mēs dabūsim tādu, kādu mēs esam pelnījuši, jā. Kāpēc mēs nevarētu tautai uzticēt ievēlēt? Vai tiešām jūs domājat, ka tie 100 gudrie prāti, pa kuriem mēs rakstam visu laiku ķengas, ka tie ir tie īstie, kas izvēlēs? Man vispār liekas, ka to prezidentu būšanu bišķi pa daudz mēs esam aizrāvušies. Šobrīd ir ļoti nopietna situācija vispār, gan pasaulē, gan mums arī ekonomiskajā lietā. Ja mēs skatāmies uz nākošā gada budžetu, tad man, teiksim, cilvēki, kas stāv tuvu naudas kasē, jāsaka, tur veči ir mīnusi, šitādi. Kad pienāk tas brīdis, tad mums tas prezidents, kā bija, tas šitais pierādīja, ka varbūt jebkurš, kā bija tas teiciens, Jā. Pierādīja, ka viens, otrs, ka sieviete un tā anekdote, Tad šobrīd ir ļoti nopietnas lietas, kā mēs tiksim ārā arī no tās bedres. Pēc 25 gadiem mēs joprojām esam nabadzīgākā valsts. Par to neviens tā kā nestrādā. Piekrīt, Saeima ir īstenībā svarīgāk un vairāk attiecas uz mūsu katra ikdienu, ne tik daudz kā prezidents. Jā. Viņš ir ļoti reprezentatīvs tēls. Tas viss ir skaisti. Viņam, protams, ir dažādas lēmēji var arī, bet Saeimas un valdība tā taču, kas mums ietekmē ļoti daudz. Īsti tā tomēr, man liekas, ka nav. Jo, piemēram, Vairas Vīķis laikā viņa stipra visu to. Viņai bija viens uzdevums – ievest mūs
kas saka, Viņi to izdarīja. Tu izdarīji. Skaisti. Tas nozīmē, ka prezidents tomēr var noteikt daudz ko, un var arī nē, ja viņš var vienkārši nedarīt. Tā kā var izdarīt lielas lietas, protams, bet uz mūsu ikdienu, uz manu ikdienu, vairāk man attiecas MK noteikti. Viņš ir tas cilvēks, kas nosaka to gaisotni, to situāciju tajā mājā, kur visi nosacīt. Nē, protams, man ir ļoti patīkami, ka dziesmu svētkos uznāk Vaira Vīķa Freiberga. Un man ir patīkami, ka viņi mūs ieved lielajā aliansē. Jūs zināt, ja, kam pieder tie vārdi? Mēs esam stipri, mēs esam vareni. 3. gads. To ir tā, vēsturiski. Anekdoti par ezīti. Tikai maziņi. Ezītis teica beigās. Par ko arī daudz runājas sakarā ar prezidentu ir atklātais un atklātais balsojums. Es gribēju jūs domu dzirdēt par to visu. Man liekas, ka atklātais, tāpēc tas tā normāli. Ko domā, ko viņi tur slēpj? Es arī nesaprotu. Viņi tur ir nolikt, kāpēc vispār kaut kāda tur zoodārza, speciāls kaut kādas vietas, kur noslēpties un kaut ko baigi slepeni tur darīt. Zinām, manā tāpat jau tās ir spēlītas, kurš kur pazīst un kurš pazīst vairāk no pūlīša. Ulmans pateic, tas ir tirgus, politiskais tirgus, viņš to tā nosauc. Jā, precīzi 2 vārdos. Jo tavuprāt? Atklāts, protams. Bet kur tas sāls? Kas tur slēpjams ir? Es šo jautājumu visiem prasu. Kurš kuru pārvilks savā pusē? Bija sarunāts partijā, balsosim par to. Tik un tik balsis būs, līdz ar to ievēlēsim, bet kāds kaut kur kādu ir pierunājis darīt kaut ko citu. Tas tāds skolotājs, skolāni, kurš tur, kur nu tur. Pēc tam ir jādzīvo, un tad varbūt var izlikties, ka es tas nebija. Kaut kā tā. Vai ne? Tavs domas par šo visu? Slēgtais. Kāpēc? Var arī paskaidrot, ne visiem cilvēkiem ir dūši pacelt roku, atklāt un pateikt savas patiesās domas, jo pēc tam tas var ietekmēt viņu dzīvi, ceļš tik ļoti mazā valstī kā šeit. Un, ja mēs paskatāmies vēsturiski arī, tad, teiksim, lielākā daļā šie balsojumi ir slēgti. Tātad, teiksim, tās savas gribas izpaušana. Būsim godīgi, mēs esam tikai cilvēki, Un varbūt, kad ir disciplīna vienā partijā, kur tu visiem tagad jābalso ir šitā. Es tomēr domāju, ka nē. Un to arī parāda balsojumi, ka dažās partijās tās balss nemaz nav tā nolasījušās. Tāpēc es palieku pie tā, ka tam ir jābūt slēgtam. Bet uzzinās tāpat. Jā un nē. Mums arī, teiksim, klubā notiek viss slēgtā balsojumā. Mēs aptuveni visi zinām, kā balsojam. Teiksim, 4 ir jānobalso, pieņemsim par. Bumbiņi ir 1 tikai. Un visi saka, ka viņi ir balsojuši. Viss smaida. Kurš melo, jā? Nē, viss smaida. Tad tas nozīmē, ka 3 tomēr bija savādāks viedoklis, bet publiski viņi to kautrējās atzīt. Tad nav tik spēcīgi šie cilvēki. Pieņemsim arī to, ka cilvēki ir tādi, kādi viņi ir ar visiem saviem trūkumiem, ne ar savu to gribu. Diemžēl tā ir. Ja visi mēs būtu vienādi skaisti, gudri, tad kur tiem pārējie rastos? Viņiem jābūt visvairāk dūšai, būt atklātiem, es uzskatu. Visi nosauktie kandidāti, nesaukšu visu sarakstu, ieskaitot arī nosaukto Māru Rīkstiņu no Ulmaņa kunga puses. Kurš jūsuprāt varētu būt tāds labs kandidāts? Man patīk Piebalgs. Piebalgs, labi, Piebalgs. Viņš vienkārši patīk, viņš ir ārkārtīgi inteliģents. Ko jūs gribētu paši redzēt personiski? Kārna sieva kā Šēla par prezidentu? Kam jūs simpātijas pieder? Privāts jautājums? Dāma vēl domāju, nebija negaidīti, var tikai spriedlēt, bet tā kā jāpasaka, tad... Ko tev sirds saka? Man jau patīk Vaira Vīķa Freiberga, bet es domāju, ka viņa bija laba un daudz izdarīja. Un vai vajadzētu otrais? Bet gadi arī daudz ir, zin kā, tas tāds viņas privāts un tā, bet viņa jau šprauna. Rampas ugunīs skatījos. Dievs dod veselību. Jā, protams. Bet, man nav nekas pret Egilu Levitu. Varbūt ne tieši viņu, bet cilvēku, kurš ir starptautiski spēcīgs, nevis lasa no lapas Obamas priekšā runu. Jebko citu, tikai ne kaut ko tādu. Kaut arī es esmu tā, kura uzskata, ka nedrīkst izteikties slikti ne par Latvijas valsts karogu, ne par ģērboni, līdz ar to ne par prezidentu. Tā ir cieņa. Tev ir jābūt cieņai pret savas valsts tādām pamatlietām. Taču tas, kas notika, man tā bija pirmā reize, ka man šķita, ka man ir jāpasaka, man nepatīk. Labi, paldies. Man ir 2 kandidāti.
Man nav nekāda iebilduma pret Māri Ekstiņu, jo, manuprāt, ja mēs atmetam visu kaut kādas emocionālās lietas, ja viņa profesionālā sagatavotība atbilst tam, ka nebūs jāsargs nevienā no starptautiskiem fórumiem. Ja? Viņš tomēr ir profesionāls diplomāts, viņš pārstāv jau valsti NATO, viņš māk runāt gan vienā, otrā, trešā valodā. Viņš ir tajā vecumā, ka izskatās pietiekoši nopietni, lai viņā ieklausītos, viņš nepieņems pārsteidzīgas lēmumus, paziņojums, un es domāju, ka, jebkurā gadījumā to reprezentatīvo funkciju viņš izpildīs. Un ir to otru uzvārdu, ko es nosaukšu, viņa nefigurē nekur, tā ir sieviete. Ja? Un tā ir Kormas kundze, kur ir Krievijā vēstniece, Latvijas vēstniece. Es dzirdēju vienu interviju ar viņu, kas bija 1:1 Latvijas televīzijā, un es biju ļoti pārsteigts par šo ļoti profesionālo, diplomātisko un tai pašā laikā ļoti gudro un inteliģento valodu. Ja? Arī viņas spriedumi, es tā noklausījos un tā domāju, kāpēc šis cilvēks ātrāk nekur publiskā telpā nav parādījies. Un, manuprāt, ja mēs runājam, teiksim, par to, ka mums jau sieviete ir bijusi prezidenta, tad viņa varētu būt manā uzturē ļoti laba mūsu valsts reprezentatīva un arī tajā pašā laikā domājoša, runājoša šī persona prezidenta. Bet, es neesmu dzirdējis, ka kāds vispār Es arī nebiju dzirdējis, jā. Bet man viņa patika. Es drīkstu vēlreiz. Jā, tieši man tev. palaid garām. Kāpēc man patīk Piebalgs? Tāpēc, ka es viņu ļoti sen zinu. Skaidrs. Personiski. Viņš ir normāls cilvēks. Es vienmēr zinu, ka Normāls čoms. ka tad, kad cilvēki nokļūst lielajā politikā, viņi pārvēršas par kaut ko nesaprotamu. Bet es viņu pazīstu joprojām. Izaug trešā kāja vai? Un viņš ir brīnišķīgs cilvēks, viņam ir burvīga ģimene. Ģimene, kurai nav sakāpes galvā, un kur viņam sieva daktere, ārste. Un viņi nodarbojas ar cilvēkiem saprotamām lietām, ar sporta veidiem, ar izsmalcināti, inteliģenti cilvēki. Un man patīk, kā viņš izturās. Un īstenībā man liekas, ka tajā laikā, kad viņš arī Briselē strādāja, kad viņš baigi labās lietas izdarīja, es nezinu, varbūt tas tur tā nav. Tajā brīdī, kad viņš bija Briselē, viņš vienmēr atbildēja par baigi foršām lietām, kur Latvija. Vismaz man mājās tika stāstīts, ka tur mums ir tāda iegūma un viss kaut kas tur īstenībā labas lietas. Un tad jau sanāk, mums ir tik daudz, jo katram uzradās vairāki kandidāti, tad mums ir neparasti daudz, tur labi audzināti un inteliģentu, es tādu šo vārdu uztveru cilvēku, kas varētu prezentēt valsti. Tā sanāk šoreiz. Vismaz tā likās. Šī lapa mansprezidents.lv, kā jums šķiet, šai cilvēku iesaistīšanai, ir tāda jēga, kāds to ņems vērā? To viedokli? Jā, viedokli. Neņems. Ko saka tauta? Neņems, jā? Es nezinu, tur tik nopietnas lietas uz kārtas ir liktas. Nē, ir labi, ka var izteikties. Tas ir vēl viens veids, kā, par izteikties, bet es nedomāju, ka kāds ņems vērā. Katrs pats ir gudrs. Tu esi tāda skeptiska. Tavs domas. Ir labi, reizē, man liekas, mēs maķinīt pārspīlējam šīs te elektroniskās lapas, arī to pašu Twitter nozīmi, jo faktiski tā ir tāda šaura cilvēku kopienas ņemšanās savā starpā, un sakars ar tautu tur nav nekāds. Tā gribās, es esmu baigi inteligentais, es esmu Twitterī, es neesmu tik inteligents, es esmu Facebookā. Tu ļoti labi ieskicēji to Latvijas ainu būtībā. Mums ir ātrākais internets, kā saka, bet ne visi viņā ir. Retvītot, nezinu, cik tvītus par to, ka vajag palīdzēt suņu patversmē, bet tu reāli neesi izdarījis neko. Jo tu neesi ne pats aizsūtījis naudu, neesi izteidzināt suni. Tu vienkārši piespiedis klikšķi un jūties, es esmu izdarījis. Klikšķinātāji. Jā, tā jau saka, ka latviešiem ir tas tāda dalīšanās un patikšanas pogu spēdīšanas mānīgi. Es domāju, tā nav latviešu nelēma, tā ir vienkārši tā viņš ir šobrīd ar elektroniskiem mēdījiem. Ja? Un mēs bieži vien šo tehnoloģiju nozīmi pārspīlējam, jo pazūd šī pati ideja. Jo faktiski jau tas apakšā ir jābūt ideja, kā ir rakstīts pirmsākumos, kas bija vārds. Ne jau tehnoloģijas. Tehnoloģija bija pēc tam, ka visu uztaisīja. Man kā gribas teikt, ka nav iespējams pārvērtēt nozīmi, šo tehnoloģiju nozīmi. Agrāk pasaulē, lai kaut kāda vēsts izplatītos, pirmkārt viņi varēja nokušināt, varēja kaut kā to visu kaut kā. Bet šobrīd, man liekas, ka pasaulē visās vietās visi zina visu. Un dažreiz tas ir labi. Man tā liekas. Kuru tu gribi par prezidentu? Tad man personīgais jautājums. Jā. Nē, es esmu īstenībā runājis ar lielāko daļu visiem šiem kandidātiem. Un es laikam esmu par Bondaru nedaudz.
Man tomēr simpatizē. Skaistākais vīrietis Londonā. Bet tas ir personiskais viedoklis. Man patīk tas, ka viņš ir 8 gadus bijis visā šajā, ka viņš arī pārvaldīs to. Mums man arī patīk Vaira. Arī nav slikti. Varbūt abas, ko. Bet vēlreiz atkal tandēma 8 gadus, ne? Ja viņi to darījuši vienreiz ir. Nu ko, aizējām reklāmas pauzē, jūs man tad zināt stūrī. Es saku, jā, reklāmas pauzē ir. Un pēc reklāmas mēs parunāsim par Rinkeviča kungu. Kādu iegūs viņš ir slavu un titulu pasaulē. Starp pasaules ekspertiem, darbojoties un strādājot Twitterī jau iepriekš pieminētajā. Kā arī vēl parunāsim par izstādi, kas nepatīk katoļiem, vai šī izstāde ir zaimojoša, vai tā ir tikai māksla. Tas viss Liepājā. Un tas viss pēc reklāmas pauzes. Ar sveicieniem atpakaļ, godājamie skatītāji, arī mēs šeit turpinām diskusiju, turpinām raidījumu, un šajā daļā mēs parunāsim gan par Rinkeviča kungu, gan parunāsim arī par mākslu, un kas tad ir katoļiem tajā visā sakarā Liepājā noticis, un kas tur īsti nepatīk. Sāksim ar Rinkeviča kungu. Pasaules tāda sabiedrisko attiecību kompānija ar nosaukumu Burson Marsteller ir ikgadējā ziņojumā, kur viņi apskata dažādu pasaules līderus, cik viņi aktīvi darbojās sociālos tīklos un pārsvarā tiek izmantots arī Twitter konts. Un kā viņi norāda, ka Twitteris ir kļuvis par digitālās diplomātijas kanāls starp pasaules līderiem, valdībām, ārlietu ministriem, diplomātiem, UTT. Var cegot, ka tā komunikācija diplomātiskā notiek vairāk mazāk arī digitālā vidē un Twitterī. Nu, it kā viss ir ok, mēs ejam uz to. Ar ko izceļās Rinkeviča kungs? Nu, mēs paši labi zinām, ar iznākšanu no skapja un dažādiem paziņojumiem, diezgan skandaloziem. Un tad mans jautājums ir, ko tad var un ko nevar tie Twitterī tur teikt? Vai tā ir tāda lāde, ko tu vari atvērt? Ko var un nevar ministrs, jā, nu ierēdis. Man šķiet ļoti simpātiski, ka viņš savu fona bildi, viņam ir, es apstījos Twitterī, jūra. Nu, kaut kas cilvēcīgs. Nav nekādi roboti. Nevis logo. Nu... Viņš man sekojas, viņam sekoja. Man ir patīkami, ka arī vakarā kāds tad, kad ir nebūšanas, uzreiz izsaka līdzjūtību. Jo tas ir tas, ko es iedomājos tajā mirklī, bet es jau neesmu ārlietu ministrs. Un es redzu, ka Daļa Grybauskaite izsaka līdzjūtību. Un, protams, Latvija klusē. Nu, tādā ziņā no prezidenta puses redz Ilves izsaka līdzjūtību. Daļa Grybauskaite. Rinkeviča kungs, viņš izdara darbu. Un viņš izdara, un tas ir tas viņa milzīgais pluss, ka es zinu, ka vakarā 11. ja kaut kāda nelaime notiks, Rinkevičs Latviju pārstāvēs. Viņš veids dubult funkcijas, viņam būtu jāsņem 2 aldziņas. Jā. Arni, tavs domas, cik var teikt daudz un cik nevar teikt daudz Twitterī? Ņemot vērā to, ka es esmu principā par to, ka cilvēkam ir jābūt brīvam, viņš var izteikties par visu un nedrīkst viņu nosodīt par to, ka viņš domā savādāk, vienalga kāda nebūtu viņa izteikuma, bet ir daži ierobežojumi. Un man jāsaka tā, ka šī Twitter ārlietu lieta man nav pieņemama, jo bieži vien tiek izteikti ļoti vienkāršoti puiciski spriedumi. Un vai tas tomēr ir tāda augsta ranga diplomāta kvalitātes zīmoks, es tomēr nedaudz apšaubu. Bet tā ir mana subjektīvā lieta, un es arī šobrīd izsaku tikai un vienīgi savu viedokli. Tā kā var nepiekrist, un tas pat ir forši, ka nepiekrīt, jo ja mēs visi domāsim vienādi, tad būs no straujums jau dabūja rājienu tomēr nelielu par vienu savu tvītu. Tas vienā saskaņas centrum par nacionāļiem, par to tvītu, jā? Un vēl kaut kas bija. Nu, ik pa laikam viņam ir kaut kāda pērlītes, jā. Šajā tavas domas kā? Tu zini, ka tu neesi Twitterī, vai ne? Jā, neesmu. Bet es zinu, ka man ļoti patīk, tie, kas ir Twitterī? Cilvēki ir cilvēciski, vienkārši. Viņi tomēr pārstāv tautu, man tā liekas. Man liekas, tieši ir forši, ko tu teici, ka tu vari sazināties un it kā sajust, ka tu esi tuvāk ar šiem cilvēkiem. It kā viņi demokrātiskāki kļūst, man tā liekas. Tas ir tik populārs veids, un tur ir visi bērni, un tur ir, es nezinu, tur ganīs visi. Kāpēc, lai viņi tur nebūtu? Ir labi, ka tu esi sasniedzams, un ja tu esi valsts varas pārstāvis, tev ir jābūt pieejamam, un visur, kur ir cilvēki, faktiski. Parasti tāds nav. Bet es piekrītu Daļai par to, ka varbūt veselības ministrs var visu kaut ko es ēdu, redz kā laba ekoloģiska pārtika, redz, kas notiek, bet ārlietu ministrs ņemot vērā, ka tur ir vienā, 1000 kilometru attālumā gandrīz karš, ja tā var teikt. Man liekas, ka varbūt vienkārši tas ir,
riskā. Viņš izdarīja īsti kaut kādu nepareizi izteikumu? Nē, es domāju par to, ka jebko, ko tu izsakies, ka to var uzreiz uztvert kā ziņu. Vienkārši starptautiska mēdīja ziņa. Tas, ko pateiks Belevičs kaut ko, tas nebūs starptautiska ziņa. Tas, ko pateiks Rinkēvičs, tā var būt starptautiska ziņa. Tā ir tā atbildība. Atbildība, tieši tā. Bet es jautāju, ko var, ko nevar? Nē, varbūt viņam Es domāju, ka jākontrolē vienkārši šī informācija. Ka citi ministri, es domāju, var vairāk. Nu, tā ir tad apzināties, ja, kas ir tava amata, nu, teiksim, tāda nerakstītā robeža, aiz ko nebūtu vienkārši pieklājība, jeb vēlams iet. Nu, šajā gadījumā neviens jau tev pa pirkstiem nesitīs, bet, nu... Ja, ir jādomā, ir jau vilinošties vakarā kaut ko domā, un visticamāk mājās tu domā arī par kaut ko par darbu, tev gribas kaut ko ierakstīt, varbūt. Es kaut emociju viļņi kaut un tu neesi, bet iedomājies, ka tajā brīdī esi uz tribīnas, starptautiskā konferencē, vai tad tu to teiktu? Mājās vieglāk ierakstīt. Mums jau pašiem ir bijis kādreiz, ka otrā dienā tu padomā, baigi labi, ka es to nepateicu. jā. Vai ne? Es dzirdēju kaut kādu teicienu, arī par anekdoti kaut kādu bija. Tas bija saistībā ar iedzeršanām. Ja tu esi iedzēris, tad turies pa gabalu no telefona un vēl... Jā, tas, zvanīšana uzreiz visu nākošā dienā. Jēziņ, un tu apskaties, kam tu esi zvanījis. Ņemot vērā, Rinkēvičs kungs, viņš ir ministrs, viņš ir valsts ierēdnis, viņš ir arī parasts cilvēks, ja mēs tā skatāmies. Un atcerieties šo iznākšanu no skāpja, es viņu tā to visu nosaucu. Un tad toreiz tika nodefinēts, ka tas viņa privātais konts, un es kā Aivis Ceriņš var rakstīt, ko tu gribi, tu kā Ieva, tu kā Arnis var rakstīt, ko tu gribi. Un tas tika nodalīts, bet savukārt atkal tā, ka bija tas nākamais ieraksts par šiem nacionālajiem jautājumiem, tad atkal viss bija tā kā kopā savilkts. Kā tad, lai beigās saprot, kas ir kas? Un tas cilvēks, kurš lasa tās ziņas, un tagad tā, Rinkēvičs atkal ierakstīs šito un šito. No kādas pozīcijas viņš ir rakstījis? Kā Rinkēvičs vai kā ārlietu ministrs Rinkēvičs kungs? Kā lai to saprot? Viņš jau sev pozicionē Twitterī, kā tomēr angliski tur uzrakstīs, ka viņš ir ārlietu ministrs. Es īsti neatceros, Anglijas karaļnams vai kaut kas bija pilnīgi noslēdzies no visām šīm, pat īziņas nesūta. Tur kaut kā, pilnīgi neko no šī visa, lai nekāda veida nepareiza informācija, kur nebūtu 25 reizes apdomāta, nenokļūtu kaut kur publiskajā telpā. Tā laikā, kamēr Rinkēvičs kungs ir ārlietu ministrs, viņam nav privātās dzīves, viņš ir Latvijas Republikas ārlietu ministrs. Tā ir, piekritīs teiktajam, līdzīgi kā prezidents. Tieši tā. Jebkuru lietu, ko viņš izsaka, vērtē kā ārlietu ministra izteikumu. Vienalga, vai tas attiecās uz iekšpolitiku, vai tas attiecās... Viņš ir daudz sagrēkojies? Nē, viņš ir malacis, reku, viņš ir pamanīts. Man pat liekas, ka mēs bišķi pārspīlējam ar to privāto dzīvi. Pie vēlna es atvainojos par izteicienu, bet kāda ir daļa, ar ko es guļu? Pagājuši top, viņš ir teicis, ar ko guļu? Nē, ar ko ne? Es atvainojos, viņš parādījis ir to, ka viņa guļamistabas, teiksim, aizskars ir bišķi pavērts. Priekš kam? Neko nestaprāt. Tas tā pārnestā nozīmē pavērts? Jā, pavērts, pārnestā. Domāju, telpiski mēģina domāt. Varbūt tur bija kaut kas ļoti skaists. Kas tur jāslēp ir? Kāda daļa, kam ir, ko es daru privātā dzīvē? Ir drausmīgi forši, ka cilvēki ir vienkārši tuvāk pie tautas un pieejami, un ka tās attiecības ir demokrātiskas, bet droši vien, ka visu laiku ir jākontrolē. Es domāju, ka viņš pozicionē to, ka viņš ir atklāts. Arī tā to var teikt. Nevis ar ko un kā, bet, ka jūs man varat ticēt, jo es pat šitādu lietu pasaku par sevi. Mēs dzīvojam brīvā sabiedrībā, galā. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc es taču neprasu tev, ko tu vakarā tur pēc 11. Galā, kādas man tiesības un kāda man daļa. Un ja es pateiktu, ko es, vai tu man vairāk uzticētos? Nē, bet es vēlreiz tev prasīšu, man tā kāda daļa. Taču dari, ko tu gribi, kas tev dara laimīgi. Ļoti labi. Es domāju, ka Rinkēvičs kungs ir laimīgs, viņš ir pamanīts. Un viņš ir labs ministrs. Viņš ir labs ministrs. Man nav pretenzija, ja viņš būtu prezidents. Mēs arī kaut ko izceltos reiz. Mēs arī vakarā kaut ko uzzinātu. Vai ne? Nevis tikai dienas kārtībā. Ejam tālāk. Nākamais temats. Lai Rinkēvičs kungs strādā, lai viņam viss izdodās. Lai laba veselība. Jā, lai laba veselība. Kas noticis Liepājā? Liepājas katoļu draudze pieprasa slēgt zaimojošu gleznu izstādi, kas ir ar daudz tādiem aktiem un seksa ainām. Kur viņi ir baznīcā tā izstāde? Nē, viņi ir Liepājas muzejā šī izstāde notiek. Baznīcai kāds sakars? Jā, baznīca, tu esi noskaidrosi. Tur būs ļoti labs sižetiņš, bet man patīk, ka tu esi zinkārīgi. Tas ļoti labi ir, ka tu esi ieinteresēti. Tā neliels sižets, nepilnīgi 2 minūšu garumā. Tur būs viss izstāstīts un parādīts, un tad mēs varēsim parunāties par to visu.
Mīlestība Kuba Liepājas muzejā apskatām jau ilgāk par mēnesi. Liepājas Svētās Jāzepa draudzes locekļi uzskata, ka muzejs pārkāpis robežas, izliekot apskatēji darbus, kas zaimo Dievu. Savākti 168 draudzes locekļu paraksti un uzrakstīta vēstule Liepājas domas priekšsēdētājam Uldim Saskam un viņa vietniekam Vilnim Vitkovskim, lai viņi pieņem lēmumu slēgt izstādi. Mēs mēģinājām izvēlēties tiešām šo tādu likumisku ceļu. Jā, nevar būt tā, kā mēs dzirdam ārzemēs, kur notiek dažādas, varbūt, slepkavības, kad runā par reliģiskām lietām. Jā. Negribu neko sliktu teikt par musulmaņiem, starp viņiem arī ir labi cilvēki, jā, bet tādi ekstrēmisti rīkojās arī tiešām ļoti nežēlīgi, kad aizskar viņu jūtas. Bet mēs izvēlējāmies vērsties pie atbildīgiem cilvēkiem, lai viņi izvērtē šo lietu. Latvijas muzeja biedrības mājaslapā teikts, ka savās gleznās jaunais mākslinieks, kas pats ir katolis, risina mūžsenas tēmas – mīlestība, vīrietis un sieviete, Dievs. Viņa mēģinājumi gleznās rast atbildes uz jautājumiem, cik liela un dziļa ir ticība Dievam, kas svarīgāks miesa vai dvēsele un citiem Liepājas Svētās Jāzepa katedrāles draudzēji šķita nepieņemami. Kaut vai viena glezna attēlo, Kristus ir piesists krustā, jā, un apakšā notiek seksuāls akts. Neiet kaut kā tas kopā, jo reizēm varbūt māksliniekam ir fantāzija, viņš var būt talantīgs, viņam var būt laba krāsu izjūta, viņš var būt tiešām apdāvināts. Bet jautājums ir, kas notiek viņa galvā? Muzeja direktore Dace Kārkla šodien televīzijā intervijā teica, viņas rīcībā nesot informācijas par vēstuli Liepājas domai. Savukārt domas pārstāvi situāciju komentēs rīt, kad tiks pieņemts lēmums slēgt vai atstāt apskatēji skandalozo izstādi. Laura Drēziņa, Elvis Puķēvits, TV Kurzeme. Ir viedoklis. Paldies kolēģiem no Kurzemes. Sāksim ar mākslinieku. Man ir viedoklis. Musulmaņi jau sen ķērušies tam klāt. Kā? Kad viņiem tiem cilvēkiem, kas ne to raksta, ne tādus dzejoļus, žurnālistiem, kas kaut ko ne to, kā viņi uzreiz reaģē un dodas ar teroristiem vai kaut ko, dodas nogalināt tos, kas nav pareizi atspoguļojuši kaut kur, kaut kā tur, viņu ticību kaut ko tur nepareizi. Es labošu tevi, nevis musulmaņi, bet ekstrēmisti. Pagaidā, mums ir kristieši ekstrēmisti. Ar ko mēs atšķiramies? Re, kur sākums. Tas jau nekas no sākuma droši vien vēl nav tur ieroči vai kaut kas tāds. Taču ir briesmīgi, kad, ja tas būtu baznīcas telpās, es saprotu, es nezinu, kaut kā saistīts, baznīca būtu sponsorējuši šo pasākumu. Ja man ir viedoklis, un es esmu māksliniece, un es izpaužos radoši, un tas ir atzīts par tā vērtu, lai to liktu muzeja telpās, es tur neredzu iemeslu, kāpēc, lai baznīca, kas ir tikai viena no baznīcas, tas ir tikai kaut kāda nelielas grupējums cilvēku, tā nav visa tauta. Es tur neredzu, kāpēc, lai viņi kaut kādas savas normas ētiskās uzliktu. Man tā liekas. Labi, tas man ārkārtīgi nepatīk. Bija inkvizīcija kādreiz. Viņai arī bija viedoklis par visu. Tad laika atgriežas. Jums? Man nepatīk, piemēram, ko dara Lars Vilks. Es saprotu, ka tā ir vārda brīvība un Charlie Hebdo, tas viss ir vārda brīvība. Bet man liekas, ka var... Kur līnija tam visam ir? Līnija tā, ka, Skatījies taču ar Levitu, to interviju. Jā. Ļoti labs vārds, tikumisks. Jā. Kas to nosaka? Kas ir likumisks? Kāpēc mēs to nosakām? Zakšana oficiāli, nodokļu nemaksāšana, melošana, politiķu divdomīgā rīcība. Tā nav netikumiski, jo nerāda pornogrāfisku aktu kaut kādu kopošanās. Kāpēc? Kopošanās pornogrāfisks akts rada mūs. Tas ir skaisti. Kurš ir izlēmis, ka tas nav labi? Tas ir ārprāts. Ļoti labi. Es teikšu tā, ka faktiski es šeit neredzu nekādu pārkāpumu, jo pilnīgi pareizi tas nenotiek baznīcas telpās. Un, ja mēs esam tā, teiksim, pilnīgi godīgi, tad mēs aizstāvējām Charlie Hebdo, jo ir tiesības izpaust savu viedokli karikatūrā, radošā darbā un tā. Arī šeit tas pats ir noticis. Mākslinieks ir izpaudis savu skatījumu, un ja viņam ir arī pamatojums, kaut vai nav pamatojums, ja viņam ir tiesības šo izpaust. Bet ir viena lieta, tā ir tā, ko es pieminēju vārds tikumīgi. Un lielākā daļa sabiedrības pirms izliek visu publiskai apskatei, teiksim, izvērtē. Mēs zinām, ka mēs to varam un drīkstam darīt, bet vai tas būtu tikumiski, ja tas atrodas blakus, teiksim, garīgai celtnei vai šis muzejs atrodas blakus garīgai celtnei? Kurators var padomāt, vai to var likt, vai
Liepājā traka katoļu draudze, labāk nelikšu. Bet klausieties, ir tāds žurnāls bija, es nezinu, vai ir, Princeses saucās. Tur bija naturāla pornogrāfija. Jā, bet viņi ir ierobežoti, tu nevari aizklāts ar balto. Tas tiek iespiests un tas tiek tirgots. Kāpēc izstādē nevar būt māksla un vispār? Es esmu par to, ka viss, kas ir Dieva radīts, un viņš esot cilvēku radījis, Dievs esot radījis, ja? Viss, ko viņš radījis, kā manī kaut kur kaut kas var būt pornogrāfis, es atvainojos. Viņš man radīja. Viņš neteica piesedzieties uzreiz. Paradīzē visi bija pliki. Varbūt kāpēc kaut kāda veida? Šeit vienkārši pie izstādes tāpatās, kā mēs to darām masu mēdījos, ir jāpieliek, kad plus 18 vai kaut kā tā. Tad tu informē par to, ka šīs izstādes saturs var būt neviennozīmīgi saprotams, teiksim, tur jaunākiem un vecākiem. Bet to, ka tiesības ir būt šādā izstādē, es uzskatu 100%. Ko jūs sakat par draudzi? Cilvēki ir saštuši. 168 cilvēki. Es domāju, ka priekš Liepājas ir pietiekoši, daudz. Tu domā, vairāk tur nav, jāpaliek? Tur ir vairāk, tur ir kaut kā 10 000, jā. Bet kaut ko viņam ir jāsašūt. Tas ir tik ārkārtīgi liekulīgi. Tas ir labi, ka nav viena alga. Es nevaru. Tāds būs jāskatās, jā. Forša reklāma izstādē. Es domāju, ka to apmeklēs tagad stipri vien vairāk. Man pat ir interesi aizbraukt tagad uz turieni. 5000. Drīkst apšaubīt politiski kaut kādu partiju drīkst apšaubīt. Drīkst apšaubīt kaut kādu pareizi atspogļot Latvijas vēsturi, piemēram. Tur kaut kādu zinātnieku darbu drīkst apšaubīt. Kāpēc? Vai savādāk parādīt? Vai kaut kādas argumentus vai faktus izvirzīt? Kāpēc nevar kādu reliģijas, kādu ticību vai kādu reliģijas veidu? Kāpēc nevar būt savas idejas? Kāpēc nevar par šo spriest, runāt, apšaubīt un interpretēt savādāk? Var. Bet redzidādās, ka nevar. Bet cilvēkiem arī tiesības iebilst. Viņš neteiks, ka nedrīkst iebilst. Labi, bet tikpat lielas tiesības viņiem ir, teiksim, vieniem rādīt, otriem iebilst, bet ne jau lūgt labi, īstenībā viņi var lūgt. Bet likums ir tāds, ka to nedrīkstētu aizvērt šo izstādi. Bet mēs jau nesaka, ka likums viņi taisīs ciet. Bet tāda dubulta morāla ir ik pa laikām uzpād ziņas par to, ko dara katoļi paši. Tur ir mazi zēni, un tur ir mazi bērni, un tur ir pagātnes grēki. Un kas tik viss tur nav? Jo tad izrādās, ka viņi arī ir tikai cilvēki. Un kāpēc tad pēkšņi šeit? Labi. Mēs jau nenomērīsim, vai ne, tur, kas ir labāk, kas sliktāk. Protams. Es jums pēdāšu vēl, kā cilvēkiem uztvert lasot šādas ziņas? Viņi tādi ir provokatīvi, te uzreiz rosina nostādies vai vienā vai otrā frontē. Zini kā, uzreiz izstāde kļūst labāk apmeklēta. Momentā izstāde ir labi apmeklēta. Es izstāstīšu, jā. Mums iznāca pielikums, ir domzīme, kultūras izdevums ar jaunu prozu un tā, un tur ir mākslinieka Kristiāna Brektas darbs, kur Ainis aiztiek Aspāzijai vienu krūti. Mums ir viss pārdots, viss žurnāls pārdots. Jo kaut vai paskat, tas nebija speciāls mārketinga triks, bet tas joprojām ir labi, ka cilvēkiem, ka viņi saprot, ka tā ir robeža un ka viņi par to runā un viņiem nav viena alga. Ka mēs joprojām neesam, varbūt kāda valsts, kur tā teikt, ir pilnīgi vienalga, kas tur man gar stūri notiek, lai tur ir kaut kāda metropola. Cilvēkam ir svarīgi. Vispār liekas, ka mākslā ir svarīgi izraisīt emocionāli interesi vai uzplaiksmību cilvēkā iekšā. Jo šādi izstādi, mēs tagad, manim izraisa tikai vienu, aizbraukt apstīties. Vai tiešām ir tik traki? Vai ir tik traki un kāpēc nevarētu būt? Man liekas, ka jā. Protams, ka tas aizskaras droši vien viens daļas kaut kādas lietas. Bet šī izstāde nav baznīcā. Pilnīgi pareizi teica, nav sponsorēta, pa baznīcas nav, tā kā... Var taču arī neiet uz viņu. Galu galā izslēgt, kā pa televizors. Kad Vācijā vai kur bija kaut kas ar kanāliem noticis televīzijas un zvanīja pensionāri sašutuši, ka jau 4. stundu ir spiest skatīties kaut kādu porno, kaut kādu kanālu. Var taču izslēgt. Var izslēgt, nevis 4 stundas. Tāda dubulta morāla. Es pirmoreiz biju Eģiptē pie viena pazīta aizbraukt un pie vietējiem aizjām. Mēs nejauši puisi pārtraucam, viņš, protams, ir iegājis konkrētos portālos. Musulmanis. Kā tad tā? Var visu apiet. Tas vienkārši varbūt liedzās, ka mēs jau par to neinteresējamies. Mums tas vispār ir fuj. Bet, redz, ka tomēr kāds no katoļiem bija aizgājis uz izstādi. Redz kā. Labi, lai liepājanieki bauda mākslu un arī liepājas viesi var baudīt mākslu. Un kam nepatīk, tie neiet. Aiziet uz baznīcu un pasēž un izsūdz grēkus. Vēl viens instants temats par Rīgu. Tāda lokālāka temats. Jautājums ir, vai Rīga ir droša? Tad ir
Temats tāds, ka pieaudzis seksuāla rakstura pārkāpumu skaits. Vēlos pieminēt to, ka šajā rakstā ir minēts, ka vispār noziegumu skaits Rīgā ir samazinājies, bet savukārt nedaudz ir palielinājies tīri smago noziegumu skaits un seksuāla noziegumu skaits. Es nezinu, vai tas ir uz visu šīs Imants pedofilu fonu vai citādā ziņā. Man atkal ir viedoklis. Mode ir vainīga. Kas modē ir vainīga? Mode ir vainīga. Klausies, es bieži skatos uz ielas, un tagad modē tādas zeķu bikses, kuras aiz pārpratumu krietni daudz jaunu sieviešu uztver par džīnsām. Viņam tāda sajūta radusies. Un principā šausmīgi daudz kailu sieviešu iet pa ielu. Viegli piesakts ar tā kā lateks kārtu. Par legingiem runā kaut kādiem. Nu jā, saprotu. Zinu, ko es domāju? Baigi stiprām iekšām tomēr džekiem jābūt. Baigi stiprām. Visiem jābūt kulturāliem un inteliģentiem. Tāpēc, ka vienkārši tagad šausmīgi daudz aicinošu kailu meiteņu. Un es laiku biju pārsteigt, vai viņi saprot, ko viņas dara. Vakar stundā nevajadzētu tā staigāt. Tad viņas nav pārtraukušas staigāt, ja tie noziegumi ir vairojušies. Es lieku uz to, ka tas nāk klāt arī tevis pieminētās Imantas pedofils, jo es rakstīju par to, ka ir pagājis gads un nav atrasts īstais, un tieši viesojos pie attēlā tur augstāk redzamā kunga, krimināla policijas rekurijā, un viņš man teica, Ieva, bet 11 citi atrasti. Vai nav? Tas nav labi. Visi grib tikai vienu un to īsto. Un vienkārši tas, ka viņi pieķērās kaut kam tādam klāt, pēkšņi atradās vienkārši midzenis. Un es domāju, ka, ja tu sāc kaut ko meklēt, tad tie dati aug. Tieši, viņiem stāv uz galda, protams, Imants karte. Jā, un viņi uz to strādā. Viņi vienkārši, tas ir numur 1. Nu. Tad vecākot ir publiskot, bet nav sliktāk kļuvis, tā? 11 ir noķerti, tas ir labi. Bet kas būtu, ja nebūtu bijis šis Imants, vai šie 11 būtu noķerti? Nē, jau vienkārši ļoti daudz cilvēku arī ziņo. Viņi saprot, ka kaut kas tāds ir viņa ziņo. Jā, tam pievērs uzmanība ir. Jā. Kā tu izskaidrot visu šo? Bet tas 11 tikai. Pārmaiņas nav labāko pusi. Ir tā, teiksim, es vienmēr ar kaut kādu mēģinu saskatīt, kāpēc pēkšņi viena gada laikā tā stipri pieaug. Es pieļauju, ir vēl viens variants, ir, kas saka, ekonomika, kā mēs zinām, strauji ir uzlabojusies tā, ka mēs līdz viņai neesam tikuši. Iespējams, ka palielinās iesniegumu skaits, kas norāda uz kaut kādu materiālu kompensācijas dabūšanu. Arī iespējams. Es nemāku atbildēt, vai tas ir pētīts, dažādi faktori var būt. Bet, ja notiek lēciens strauji, tad tur kaut kāds pamats ir. Lēciens pamatīgs. Es biju pārsteigts par šo visu. Cik ir pret pagājuši? Uz pusi? 39 un 63. Manuprāt, priekš mazās Rīgas parasti. Tas ir tieši tāpatās, teiksim, kā savā laikā pieņemsim, ja ir kaut kāda reitinga vienai programmai, viņi peld, tur bišķiņu uz augšu, bišķiņu uz leju, jo Latvijas ir konservatīvs, savā patērēšanas ziņā. Es arī domāju, seksuālo pakalpojumu ziņā viņš ir diezgan konservatīvs. Nevar būt tā, ka pēkšņi kaut kas ir noticis, visi aizgājuši aptiekā, sarījušies viegru un tad iznesās ielā. Te nav liels sots par šādu veidu noziegumiem. Kas vēl man neiepriecināja šajā TVNet rakstā ir, ka mikrorajonos, kas ir, teiksim, Imanta, Maskavas Forštat un visi šie rajoni, Purciems, Mešķiems, ka tur šī situācija, principā, visu laiku ir konstanti vienāda. Tie noziegumi skaits, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Ne uz augšu, ne uz leju īsti. Mans neiepriecināja tajā ziņā, ka, mēs šeit uz priekšu un vajadzētu būt labāk un labāk un labāk. Ar ko jūs izskaidrot to, ka nav nemaz labāk? Tas viss stāv uz vietas. Jums ir gadā tur tie 1000, cik tur tad viņi arī ir. Visu laiku kāds zaks, visu laiku kādam nodarīs pāri. Kādu nesasaistat kopā? Šai ziņā man liekas, ka sots diezgan būtiska lieta. Ja viņš ir ievērojams un tie draudi par šo pārkāpumu ir tādi pamatīgi, tad man liekas, ka tam būtu jāierobežo. Rekur tā tabuliņa. Drošākais Ākenskalns ir, pasties, tur gan ir pastrādājuši. Kas ir centrā? Centrā ir šausmu darbi, ja tā ņem kopā. Bet šeit ir bāri. Tur vairāk tomēr ir izklaides iespējas, tur vairāk ir turisti. Mēs jau neredzam, kas tie ir par noziegumiem. Mēs neredzam iztirzājumu tieši. Mēs neredzam, cik ir smagie noziegumi. Varbūt smagie noziegumi ir pazuduši, bet ekonomiskie noziegumi no sērijas nospērām bulciņu, aptīrījām piedzērušos ārzemnieki. Katrā ziņā, jāsarga sevi. Kurā rajonā jūs ieteikt dzīvot cilvēkiem?
Laukos. No šiem Laukos pēc. Man vecākiem māja ir Mežciemā, es tur esmu uzaudzis, un es neteikšu, ka tas ir briesmīgs rajons, tas ir jauks rajons, un es šobrīd dzīvoju Ziepniekalnā, un es arī neteikšu, ka tas ir briesmīgs rajons, ja. Es pārsvarā pārvietojos pa centru, nu, es nezinu, es varbūt nepievelku noziegumus, paldies Dievam, man nav iznācis ne naktī, ne dienā izbaudīt Rīgas kriminālo vidi. Man vispār bija sajūta, ka pie mums ir ļoti droši. Jā. Man tāda pēdējos gados tāda sajūta. Es naktī Parīzē gāju pa rajonu, un faktiski tur ir viena vieta, kur ir tumšādainie, un es kaut kā pēc pusvieniem iegāju iekšā. Un tad gan man bija sajūta, ka viņi vienkārši neapēda man tāpēc, ka iestājās šoks, jo tur negāja izrādās neviens baltais. Vai tas izgāja pa to ielu cauri, ja, un tur apkārt viņot tā tev spietoja, bet tad nevarēja saprast, vai es esmu nojūdzies vai kā. Es vienkārši kā dūru cauri tā izdomāju. Jā, nu labi. Es jums saku liels paldies, ka atnācāt ciemos, ka atradāt laiku, ka dalījāties viedokļos, pārdomās. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Tas šodienai viss. Tiekamies rīt 5:00, kā ierasts. Visu labu!